Sveiciens visiem Rebaltika lasītājiem, skatītājiem un klausītājiem. Jūs esat nonākuši mūsu sarunā ar Olgu Dragiļevu par mūsu pētījumu aizkulisēm. Un pirmais jautājums ir, Olga, par kuru pētījumu mēs runāsim? Mēs runāsim par pētījumu, kas nu pat ir publicēts, un kas izstāsta stāstu par vienu ģimeni, kur vairākas sievietes atceras, ka bērnībā viņas tikušas pakļautas seksuālajai vardarbībai. Tie aspekti, kāpēc es nolēmu par to veidot materiālu, ir vairāki. Un viens no tiem ir tiešām tas, ka ir iespējams izmeklēt 30 gadu senus notikumus. Es, godīgi sakot, līdz šim nezināju, ka tas ir iespējams. Man, kā citiem daudziem cilvēkiem Latvijā, es esmu pārliecināta, likās, ka ja kaut kas ir noticis tik sen, turklāt fizisku pierādījumu nav, ierakstu kaut kādu, nezinu, mūsdienu komunikācijas metodēs, kaut kādu saglabājušos materiālu nav, ir atmiņas par to, ka tas ir kādam citam stāstīts. Un ka to visu var izmeklētāji policijas likt kopā un aizvest šo lietu līdz tiesām. Man šķiet, tas pats par sevi ir ļoti svarīgi. Man liekas, ka daudzi to nezin. Tas ir viens, un otrs ir stāsts par to, kā īstenībā palīdz un kā, tas ir par tā kā sieviešu spēku, laikam, kā mēģinot aizstāvēt viena otru, vairākas sievietes palīdz viena otrai tikt pie tās taisnības. Lūk, tas tā īsumā. Bet normālam cilvēkam droši vien rodas jautājums, kā tu vispār nonāci pie šādiem stāstiem? Šajā gadījumā pie manis vērsās viena no materiāla varoniem. Mēs esam attāli pazīstamas, pilnīgi nejauši, vienkārši kā cilvēki viens ar otru mēs būs pazīstami. Un tad vienā brīdī viņa man rakstīja, ka, lūk, ka viņas personīgais stāsts ir šāds, ka viņa ir cietusi no seksuālas vardarbības bērnībā, un ka ir tiesa, un ka viņa un arī citas cietušās šajā procesā grib par to runāt. Viņām tas ir svarīgi, neskatoties uz to, ka tas process nav noslēdzies, bet viņu tā izpratne par taisnīgumu ietver sevī tieši šo arī tā stāstīšanu tālāk. Lūk, un viena no, un arī daudzu citu arī cietušo motivāciju īstenībā runājot bija, ka viņas ne tikai grib izstāstīt savu stāstu, bet, ja es pareizi atceros mūsu tās sarunas pirms intervijām, tad viņam šķiet svarīgi izstāstīt, kā tas notiek, un lai pasargātu arī citas gan no šādas situācijas, gan iedrošināt, ka īstenībā šo visu ir jāvēršās. Jo viņu pieredze policijā, ar ko šis stāsts man šķiet arī ir atšķirīgs no daudziem citiem, ar ko es esmu strādājis šādā kontekstā, ka viņu pieredze policija bija ļoti pozitīva. Tiešām viņus uzklausīja, uzmundrināja, pateica, viena no tā, kura pie manis vērsās, viņa teica, ka viņai šķita ļoti svarīgi, ka policija ir pēc būtības viena no pirmajām vietām, kur viņai pateica, ka man ir ļoti žēl, ka tas ar jums ir noticis. Un viņa teica, ka tas deva ļoti lielu tādu spēka lādiņu laikam tajā brīdī. Šis ir tāds rets gadījums. Arī man kā redaktora pieredzē, jo parasti mums, kad mēs šos stāstus mēģinām izstāstīt, tad viens no iemesliem ir, piemēram, tur policijas bezdarbība vai tur prokuratūra kaut ko nedarījus. Tā kā ar to šis stāsts ir diezgan atšķirīgs no visiem pārējiem, ko es esmu redzējusi. Bet vienmēr, ka mums ir kāds no šiem stāstiem, pirmais jautājums, ko žurnālists tev prasa, ir, kāpēc tu viņām tici? Tavā gadījumā, kāpēc tu viņām noticēji? Es noticēju, jo viņas to nav stāstījušas tikai man. Šajā gadījumā ir šis gan izmeklēšana, gan tiesas process.
un ir pirmās instances spriedums, kur tiesa, vismaz kā mēs varam, ja mēs pareizi saprotam tiesas to motivāciju un procesu, tad tiesa uzskatīja šīs liecības par pietiekoši pārliecinošām, neapšaubīja. Un visticamāk, tā kā noticēja, ka viņa stāsta patiesību. Proti, tas nav tikai mans vērtējums vai mans un tavs vērtējums, ka tas tiešām ir noticis. Tas ir viens, un mēs arī zinām, ka tiesā un arī izmeklēšanas posmā liecināja citi cilvēki, kuriem tas tika stāstīts. Lūk, proti, tāpēc jau tas spriedums arī pirmās instances bija tāds, kāds bija. Tu esi šīm sievietēm noticējusi, ir vairākas cietušās, bet mums vienmēr jāpieņem lēmums par to, ka pirmkārt, lai mēs materiālu taisam, un robotikā mēs parasti neņemam tur vienu cilvēku stāstu, un to jau tu izskaidroji, ka tur bija sistēmiski interesanti tas, ka pēc 30 gadiem var pierādīt, un cilvēkiem ir jāzina, ka tas ir iespējams, principā, ka šis pirmais skaits mums zināmais, ka tas ir iespējams, bet otrais ir mums vienmēr jāpieņem lēmums, vai saukt cilvēku vārdā. Jā. Un tas nav tāds lēmums, tu kā pati dalībniece zini, tas nav viegls lēmums, tas ir izdiskutēts lēmums, kur runā jā, nē, kāpēc un tā. Un tāpēc izstāstīja, kāpēc tev bija svarīgi, lai mēs viņu nosaukt vārdā. Jā, šis ir ļoti smags lēmums, tiešām, jo man šķiet, ka bieži vien man ir radies iespējas, ka cilvēki patērē kaut kādu žurnālistisku saturu, varbūt tās aizkulises tiešām nav redzamas, kā tiek pieņemt lēmumi, un šajā gadījumā man personīgi šis nebija viegli, jo šis ir atbildīgs lēmums, visām pusēm, gan arī tam pašam cilvēkam, ko mēs nosaucam. Un mēs apzināmies, ka tas ir kaut kas tāds ļoti, ļoti svarīgs solis. Lūk, un kāpēc mēs nolēmām saukt vārdā, jo mēs nonācam, ka šajā gadījumā šis cilvēks ir strādājis daudz gadu desmitus par pasniedzēju. Un mūsu varones nav tikai radinieces, bet arī sievietes, kas bija gājušas, kā pie pasniedzēja pie viņa. Un šis norāda uz to, ka iespējams, tur ir kaut kāda šī saikne ar šo varu. Un šim cilvēkam par daudzām sievietēm ir bijusi vara gadu desmitiem. Un ļoti svarīgi ir ļaut, kaut gan arī viņām tas varētu būt noticis, ja kaut kas būtu noticis ļoti sen, ir ļoti svarīgi atvert šo iespēju pateikt, ja gadījumā vēl ir citas. Šis ir, man liekas, ļoti svarīgs mūsu šis apsvērums, un vēl viens apsvērums no manas puses, tas ir tas, ka šīs pašas cietušās, tas bija viņu, izteikta skaidra vēlme, ka viņas vēlas saukt vārdu. Un jā, tas nav kaut kas, ko mēs no viņām izspiedām vai pieprasījām, vai vēl kaut kas, tas bija sākotnējais viņu uzstādījums, kurš, man ir sajūta, ka mums ir, protams, jāizvērtē visi riski un mūsu atbildība un mūsu lēmums, bet ir svarīgi, ka tas ir tas, ko viņa stāsta. Jā, un klausītājiem saprašanai šīs sapulces, kurās mēs pieņemam šādus lēmumus, viņas ir tāds diezgan konfliktējošas. Mēs tur viens ar otru strīdamies par to, kuram taisnība, un uz argumentu, ka sievietes grib saukt vārdu. Mēs trīs teicām Olgai pretī, tas nav arguments, ar to nepietiek, ka vienkārši kāds grib kaut ko nosaukt, jo tikpat labi kāds var teikt, ka tā ir atriebība, un tad tā ir tikai vienas ģimenes lieta, bet tas izšķirošais bija tas, ka viņš ir pasniedzējs, un ka ir iespējams citi cietušie. Un jā, bija pasniedzējs. Jā, šobrīd nav, bet bija ļoti, ļoti ilgi. Un, jā. Un tad tas, kas mani personīgi pārliecināja kā redaktoru, bija
Bet tas bija emocionāli, kas man pārliecināja, ko viena no šīm sievietēm teica no cietušajām, ka par to, ka viņa kaut kādu, ka viņai saka, kāpēc jūs saucat to vārdu, ka tas tur sabojā šī cilvēka dzīvi. Viņa saka, mēs ar savu klusēšanu nodrošinājām to, ka viņam tā dzīve vispār ir. Un tas bija tāds brīdis, kas man tiešām iesita pa pakrūti, ka viņai pilnīgi taisnība, ka viņas ir visus tos gadus to nesājušas un nodrošinājušas, ka šī ģimene var būt cienījama, atzīta un tā tālāk. Un otrais, man kā redaktoram ar tevi ir par šitiem stāstiem par seksuālu izmantošanu, man ar tevi ir grūti strādāt, tāpēc, ka es tevi uzskatu par hiperjūtīgu sniega pārslu, kura visu laiku man strīdās, ka kaut ko nedrīkst rakstīt un tā un šitā. Un tas, kas tev ir izteikts, ka tu šajos seksuālās izmantošanas stāstos, tu mēģini rakstīt pēc iespējas mazāk un stāstīt pēc iespējas mazāk tādu detaļu, ap kurām vienkārši garām gājējiem siekaloties no sērijas, vai cik tas viss bija šausmīgi. Skaidrs, ka, ja tu viņus tur sarakstītu, to izlasītu vai noklausītos daudz vairāk cilvēku, protams. Bet tev ir tā jūtība, ka nē, ka to nevajag darīt. Bet man kā redaktoram, un es zināju to stāstu jau ilgi, man aizsita elpu tas viens brīdis, kad es lasu, un es saprotu, ka es lasu reālu izvarošanas ainu. Ka tas, ko tā sievietes tā, un man tā brīdī, kad es viņu izlasīju, es apraudājos tā brīdī un sapratu, cik viņas gadus to nesājušas, un tas ir man kā redaktoram, ka šito stāstu ir gadiem rediģējis. Tad, kad tu šito gabalu taisīji, kas tev pašai bija tas, kur, kas ir visgrūtākais? Man visgrūtākais bija, kur tiešām es arī nevarēju savaldīt emocijas, bija tad, kad es lasīju, vai tā kā jo mēs, kā mēs parasti notiek intervijas, tu nointervē cilvēku, un tad atšifrē, atraksti to tekstu, un tad izlasi vēlreiz pēc tam, pirms rakstīt scenāriju vai rakstu, un tad es lasīju, un es sapratu, ka es lasu par bērnu sava dēla vecumā. Un tas tiešām iesit ļoti stipri, jo tu redzi to bērnu, kāds tas ir, un tu saproti, un tu nevari kaut kā nesalīdzināt, un tas ir tiešām briesmīgi. Un tas ir ļoti, tas izraisa ļoti stipras emocijas, ka jebkuram vecākam, kas izlasa par jebko, kas notiek slikts ar bērniem, vienalga, tas ir karā vai, es nezinu, badā vai vardarbīgās kaut kādās situācijās. Tas ir tas, jā. Ja tu to galvā taisīt vēlreiz, tu kaut ko darīt savādāk? Labs jautājums. Nezinu. Noteikti. Es domāju, ka tas atnāk tad, kad viss ir jau nopublicēts. Tad tu mazliet ar distanci to visu noklausies, varbūt vēl pēc laika, un tad tas atnāk. Šobrīd man nav tāda doma. Es, protams, gribētu vairāk laika. Bet tas ir laikam... Tu gribētu vairāk laika, un es gribētu, lai mums būtu sanākusi filma, un ko tik mēs visu kaut ko negribam. Jā, un nezinu, lai scenāriju podkastam pārlasītu kaut kāds amerikāņu superstars no podkastu pasaules. Man tikai tādas lietas nāk šobrīd prātā, bet tiešām tagad es nezinu, jā. Labi, es tev pamodināšu no tavas hipnozes, Olga, tu mosties, nebūs tāda viens amerikāņu superstars, bet, ir skaidrs, tagad ir nopublicēts, es kā redaktors sagaidu, ka būs tas pats, kas vienmēr, ka būs daļa cilvēku, kas teiks paldies, ka jūs parādījāt, paldies, es esmu gājis kaut kam līdzīgam cauri un tā tālāk, paldies par sieviešu spēku, tad būs otra daļa, kas teiks, kam tas bija vajadzīgs, vispār viņš jau ir tik vecs un kāda tur vairs taisnība un tā, tie, kas principā uzskata, ka šajā diskusijā, ka pasniedzēji izmanto studentus, tur ir studentes vainīgas, lai gan šeit vispār ir runa par nepilngadīgiem bērniem sākotnēji. Ko tu sagaidi? Kam jānotiek? Es sagaidu pirmkārt
Es tiešām, man ir tikai labas lietas, ko es varu par policiju šoreiz pateikt. Es sagaidu uzmanību šai nodaļai, kas tieši nodarbojas ar šiem noziegumiem. Es ceru, ka viņiem ies labi un būs resursi un vēl kaut kas, jo tad, kad es atbraucu uz interviju policijā, kas gan šo konkrēto lietu, viņi nevēlējās komentēt detalizēti, un viņiem ir savi tur iemesli par to, ka viņi vairs nav procesa virzītājs un tā tālāk, bet tad tieši ar mani runāja nevis šīs lietas izmeklētāja, kāds bija plānots, bet viņas priekšnieks, jo viņa, kā man teica, bija pabeigusi strādāt 12. naktī, un pēc tam es ziņās redzēju, ka viens cilvēks ir aizturēts arī par līdzīgu veidu noziegumiem, bet, tagad aktuāliem. Un es vienkārši iedomājos to ārprātīgo darbu, kad labi mums vēl ir vienkārši jāizstāsta, kas nav viegli, bet kad tev šis ir jāizmeklē, un es vienkārši, es ceru, ka šīs iedos kaut kādu tādu grūdienu varbūt atbalstīt viņu darbu, jo mēs daudz runājām par, es tagad kaut kā filozofēju augstos plauktos, bet es vienkārši domāju par to, ka mēs ļoti daudz runājam par kaut kādu valstī uzticēšanos un tur ko darīt, lai cilvēki maksātu nodokļus. Šis ir jādara, lai cilvēki maksātu nodokļus, lai mēs redzētu, ka pat šādā situācijā, kur šķiet, ka nekas nav pierādāms, viss ir bijis sen, tevi aizstāvēs un tev noticēs un to izmeklēs un nepateiks, tas jau nevienu neinteresē. Kā mums šķiet, ka laikam notiek, bet mēs redzam tagad, ka nē. Lūk. Un es ceru uz to, ka šis būs, viss, ko tu aprakstīji, noteikti notiks. Tas ir bez variantiem, tas ir skaidrs. Jā. Man interesē vispār saruna par sodu un par sodu principiem šādā situācijā. Tas, kas te ir interesanti, ka pirmās instances tiesa beidzās ar nosacīto sodu. Un tas pamatojums ir, ka cilvēks ir vecs un tā kā nelietderīgi viņu bāzt cietumā. Un es gribētu laikam, un es ceru, ka būtu diskusija par to, teorētiski ne par šo konkrēto gadījumu, jo te tiešām te ir tiesneši un tur turpināsies tas process un galu galā mēs jau nezinām, kāds būs tas galīgais spriedums, bet man šķiet, ka es gribētu sarunu par to. Vai tas, ka kaut kas ir noticis sen, jā, tiesa uzskata, ka tas tiešām ir bijis, tad vai tas nozīmē, ka cilvēks tā kā veiksmīgi ir izvairījies no atbildības 30 gadus, tad jau nav jēgas neko īsti darīt. Paldies tev, Olga, par sarunu. Olgas pētījumu tu man tikai tur paaiztiec. Jūs varat izlasīt mūsu mājaslapā, žurnālā ir. Jūs varat noklausīties pirmajā Rebaltikas stāstniecības podkāstā. Un ar šo sarunu es ceru, ka mēs jums palīdzam vairāk saprast, kā top žurnālistikas materiāli un kas paliek aiz kadra un kas notiek mūsos pašos. Tā kā paldies, Olga, un pēc nākamreiz.